Šis projekts mums šķita ļoti saistošs, jo jaunieši mums ir daudz pilsētā un arī gribam dot iespēju pamēģināt strādāt mūsu jaunajā ēkā, kas, manuprāt, ir interesanti ne tikai arhitektūras ziņā un satura ziņā, bet arī darba saturā. Ja? Līdz ar to, tā kā mums pašiem arī darbiniekiem aug bērni jaunieši, kuri nākotnē arī vēlētos strādāt, mēs gribam sniegt mūsu pilsētas jauniešiem iespēju gūt darba pieredzi, darba praksi, lai viņi saprot, ko nozīmē darbs, ko nozīmē nopelnīt naudu. Jā, uz doto brīdī tātad kopsumā projektā mums ir atbalstītas 2 vakances. Tas ir producenta asistents un tehniskais asistents. Uz šīm vakancēm mums pieteicās 5 jaunietes meitenes. Un, lai nevienu neaizvainot, mēs sadalījām šīs 2 vakances uz visām 5 meitenēm, lai visām būtu iespēja piedalīties šai projektā. Attiecīgi šobrīd uz 10 dienas strādā mums 2 meitenes, 2 Annas, Anna Velikāne un Anna Pentjugova. Tā bija neparasta iespēja un kaut kas jauns. Tieši iegūt jaunu pieredzi nākotnē. Izmēģināt savas spējas. Jā, savas spējas. Interesanti arī, kur konkursa kārtībā, kurā amatā varētu tikt, kādu jaunu pieredzi gūt, kādā darbā pastrādāt. Interesanti lieta. Mūsu darba pienākumi palīdzēt ikdienas darbos, palīdzēt gan pasākumu organizēšanā. Tas, ko mums, mums ir nevien viens konkrēts bazes, bet mums ir vairāk, mēs esam kā labās feiņas, kas palīdz. Kā jau visu laiku tiek minēta, tā ir pieredze, kā arī tas ir spēku pārbaude savā lauciņā, vai tu to vari, vai tu to nevari, un vai tu vēlies ar to saistīt nākotni. Piemēram, man kultūra, ja es tiku šeit, es biju ļoti laimīga, jo man kultūra, tas man ir vairāk kā sirds lieta, nevis kā tas, ko es tieši vēlos saistīt nākotni, bet tā ir sirds lieta, kas man arī ļoti patīk. Tāpēc katrs darbs ir labs tikai un darāms. Tā ir iespēja jauniešiem gūt darba pieredzi, jo, kā jau zināms, iestāties darbā ir ļoti grūti, jo visur darba devējs prasa pieredzi. Tā ir lieliska iespēja, kur jaunieši var gūt tādu pieredzi.